Nu, ko labvakar, mīļie draugi! Šodien mums ļoti svarīga tēma, ļoti interesanta tēma, spriežot arī pēc tik daudz cilvēku intereses par šo mūsu nieres. Ja? Kaut gan īstenībā par nierēm mēs daudzreiz neaizdomājamies, kamēr viņas strādā, ja tikai tad, kad viņām ir kaut kādas problēmas, tad mēs vispār saprotam, kur ir nieres. Un ka tomēr par viņām ir kaut kā jāparūpējās. Jā, mans vārds ir Vineta Meduņecka, es esmu šajā tēmā jau 16 gadus, nu, un viena man tāda arī nopietna problēma, tad kāpēc es vispār meklēju dabas vielas, arī bija šī nieru veselība, jo pirms apmēram kaut kādiem 17, 18 gadiem, es vairs precīzi neatceros, es nokļuvu slimnīcā ar apaugstētām nierēm. Man bija ļoti smags stāvoklis, ja es vairākas dienas gulēju pie sistēmām, man sāpēja, man plēsa šīs te pilnīgi tāda bija tāda sajūta, ka vienkārši rauju gabalus gaļas ārā, ja, no muguras un sāpēja visas tās dienas. Un tad, kad es iznācu, tad man vēl 3 mēnešus deva antibiotikas un pēc tam pateica, ka es būšu hroniska nieru slimniece, ka man ik pa laikam jau būs kaut kāda kritiska situācija, man atkal viss var atkārtoties, jā, un būs jādzer atkal antibiotikas. Un tā arī bija. Tad, kad es iznācu no slimnīcas, kaut kādā brīdī arī, protams, vēl nebiju koroļa klubu satikusi un tikko kā uzpūta vējš vai bija kaut kāds augstāks laiks, tā es jūtu, ja, ka man ar manām nierēm sākās atkal problēmas, viņas sāk sāpēt, bet paldies Dievam, ap to laiku es jau biju satikusi koroļa klubu un es sāku visu šo veselības koncepcijas ceļu, šo visu nieru tīrīšanu, zarnu trakta tīrīšanu, organisma sārmināšanu un tā tālāk. Un ticiet vai nē, šobrīd man ar nierēm vispār nav nekādas problēmas. Man bija pāris momenti akūti, par kuriem mēs parunāsim vēlāk, ko darīt akūtos gadījumos, kad ir nieru iekaisumi. Bet principā es varu peldēties āliņķī. Man šīs problēmas vairāk arī nav atkārtojušās. Nu jau ir 16 gadi pagājuši, arī tūskas ir pārgājušas un maisiņi nelielie zem acīm, kas man bija arī ir pārgājuši. Kaut gan ir starpā no šī te laika, kad es sāku koraļus lietot, ir 16 gadi, vajadzētu palikt sliktāk, bet man ir palicis tikai labāk. Tā kā mēs zinām, par ko runājam. Mēs strādājam ar šiem produktiem, mums ir ļoti daudz arī rezultāti, kurus jūs dažus dzirdēsiet. Tā kā, sāksim šo tēmu par mūsu skaistajiem 2 pāra orgāniem. Tās ir mūsu nieres. Kā tad viņas ir veidotas, šīs nierītes? Nieres ir diezgan maziņas, pupiņu veida tādi orgāni, ja? Ļoti maziņi viņi nav, tātad 10 centimetri garas, 4 centimetri platas, bet svar katra nierīte mums tikai 150 gramus. Tā kā viņa nav liela, ja? Nieres ir klusais filtrs. Iedomājieties, katras 8 līdz 10 minūtes caur nierēm izpūst visas asinis, tātad 5 litri. Viņas filtrē, ja, izfiltrē netīrās un teiksim, atpakaļ asinsritē aiziet jau tīras asinis. Un kopumā dienā viņas izfiltrē 1000 litru asiņu, ja, un no tiem visiem filtrējošajiem procesiem, ja, izveidojās arī šis te otraizējais urīns 1 līdz 2 litri dienā. Un katru nieri apasiņo mēs jau redzam šeit zīmējumā nieres artērijas, ja, un prom asinis aiznes arī nieres vēnes, jo pašas nieres arī ir jāuztur ar asinsvadiem, ja. Lūk, un katra niere izved urīnu, mēs redzam šeit lejā 2 tās tādas stīdziņas aiziet, ja, tas ir urīna vadī, ja, tātad līdz šim te urīna pūslītim, kas ir apakšā tāda sēnīta viņš izskatās. Lūk, ap nierēm atrodas tauku slānis, kas pasargā tās no triecieniem, un, protams, mums ir vienmēr jādomā, lai mums būtu arī ēdienkartē šie te tauki, un pārāk novājēt nevajadzētu, lai pasargātu arī šo te nieru darbību. Katrai nierei mēs redzam, ja, zīmējumā pa kreisi pieplūst šīs te nefiltrētās asinis, kas ir sarkanais, ja, mums šis te sarkanā trubiņa un iziet ārā tātad filtrētā. Un niere sastāv no tādiem filtriņiem, ja, un tie filtri saucās nefroni un viņi ir 1 miljons. Iedomājieties, mums neizdosies tā kā mašīnām aizvest uz tehnisko apskati mašīnu un nomainīt filtrus.
Ja, mums neizdosies. Mums vajadzēs pašiem viņas atjaunot, jo nieres ir diezgan jūtīgs orgāns. Ja, un, ja viņās jau ir lielas problēmas, mums ir diezgan tā nopietni jāpieķerās arī pie darba, lai viņas atjaunotu. Un šeit mēs redzam, ja, ka pa to lejas trubiņu mums ar dzelteno bultiņu tas mums jau ir aiziet urīns. Vēl, ja mēs skatāmies uz šo te nefrona to sastāvu, ja, kā viņš ir veidots, ja, tad mēs redzam, ka izfiltrētās asinis, nefiltrētās, un viss tas ir veidots nefronā, kā tāds ir tas asinsvadu kapilāru tāds kamolītis. Tātad ļoti svarīgs šajā procesā ir asinsvadu stāvoklis, asins stāvoklis, ja, jo visas šis te nierē esošais kapilāru tīklojums ir tik garš, tie ir 60 kilometri, ja viņus iztītu. Tad jūs iedomājaties, kāds tur kosmos iekšā tajā vienā nierē. Ja? Nu, kādas nierē ir funkcijas? Viņa izvada toksīnus. Tad, principā, viņa mūs atbrīvo no indēm. Katru mirkli, katru sekundi, katru minūti jūs vienkārši redzat, kādā nežēlīgā ātrumā iet caur viņām asinis, kuras tiek filtrētas, lai mēs vispār izdzīvotu. Ja? Nieres regulē asinsspiedienu. Uztur tātad pH balansu, ja, tā, lai mums būtu sārmains organisms, ja, kas mums īstenībā nodrošina mūsu dzīvību. Viņš piedalās arī D vitamīna aktivizācijā, tā kā, ja trūks D vitamīns, tas dažreiz nemaz nav kāda cita problēma, bet tieši nieru problēma. Ja, stimulē sarkano asins ķermenīšu veidošanos, un viņi mums ir vajadzīgi, lai mums piegādātu mūsu organismam skābekli. Ja. Nieres pārvalda gan libido, gan seksualitāti, gan augšanu bērniņiem, ja, gan dzimumu nobriešanu, un tajās koncentrējās principā visa mūsu iedzimtā enerģija. Iedomājieties, cik viņas ir svarīgs orgāns. Nu, lūk, un tālāk, kādas tad ir pazīmes nieru problēmām, es došu vārdu veselības speciālistei, ekspertei, plaša profila, ļoti viedai mūsu veselības trenerei Ingai Žentiņai. Jā, labvakar visiem! Prieks man būt šeit, un tiešām pašai prieks arī dalīties ar šo informāciju, jo, kā Vineta sākumā minēja par to, cik daudz koreļu klubs viņas dzīvē ir atrisinājis, tad sākot par nieru pazīmēm, gribās pateikt to, ka tiešām šī kompānija ir kolosāla ar to, ka viņa arī manai ģimenei ir atrisinājusi milzīgi daudz šīs te lietas, un tāpēc ir tiešām tā ir laime dalīties ar informāciju, kas reāli atrisina veselības problēmas. Bet pirms mēs klausīsimies par to, kā mēs varam risināt, mums ir jāsaprot, ko mēs risinam un kas tad patiesībā mūsu organismā notiek un kādus signālus katrs mūsu orgāns savā veidā sniedz. Un nieru problēmas pazīmes mums tātad pirmā, ko mēs parasti pamanām, tās ir tūskas. Ja mums sāk krāties tūskas kaut kur mums zem acīm, ja šie te maisiņi sejā, kājās, tad tas liecina par to jau, ka nieres nefiltrē pietiekoši labi un tas notiek šķidruma aizture. Tāpat tās arī mūsu urinēšana. Vai nu pārāk bieža, vai nu pārāk reta, tas nozīmē to, ka šī filtrācija nenotiek normālā režīmā. Arī urīnas smarža. Jūs droši vien caur savu dzīvi arī esat novērojuši, ka urīnam ir mainā šī smarža, un ja šī smarža ir ļoti spēcīga un tāpat tās arī ir krāsas izmaiņas, tas jau ir ļoti liels signāls par to, ka jāpievērš uzmanība savai nieru veselībai. Arī paaugstināts holesterīns. Tātad nieru darbības traucējumu dēļ tiek traucēta tauku vielmaiņa un palielinās sliktā holesterīna un triglicerīdu līmenis, kas savukārt palielina sirds un asinsvadu slimību risku. Tātad šis viss ir tik ļoti saistīts, ka mēs nevaram tā vienu atdalīt un pateikt, ka tagad risināsim to, ja mums jau šis te holesterīns ir kā signāls, bieži cilvēki vienkārši metās to nomākt, bet patiesībā viņš ir saistīts ar dažādiem orgāniem un mums ir jāskatās visu kopsumā holistiski. Tāpēc arī nogurums un šī te sliktā sajūta mums ir kā signāls par to, kad nieres ir novājinātas. Šeit jūs varat redzēt dažādu krāsu urīnu, ja, un ja urīns ir pārāk ūdeņains, tā jau ir otra galējība, ja, kas liekas signalizēt. Bet principā mūsu urīna krāsai ir jābūt gaiši dzeltenai. Un tad, kad mums šī krāsa ir gaiši dzeltena, bez smakas,
tad tas nozīmē, ka mēs dzeram pietiekoši daudz ūdeni, mūsu nieras darbojas un mūsu organismā nav infekciju un toksīnu pārslodzes. Bet, ja šis urīns sāk palikt arvien tumšāks un duļķaināks un smakojošāks, tad tas ir ļoti nopietns signāls par nieru problēmām. Nākošo paskatīsimies, ko tad vēl mums, kādi vēl signāli mums pienāk un ziņo par nieru problēmām. Un tātad mūsu āda, ja nieres nefiltrē, tad viņus uzkrāj šos toksīnus ādā. Tad mums parādās niezoša āda, sausa āda, bāla āda, tāpat arī cilvēkiem ļoti ātri metās zilumi, vai arī, ja uzplēš kādu brūci, tad šī asiņošana notiek pārāk ilgi, nekā tas normāli būtu jānotiek. Asinsspiediens. Tātad asinsspiediens arī mums signalizē par to, kad asins ir vai nu biezas, vai netiek filtrētas pietiekošā daudzumā, pietiekoši kvalitatīvi, un mēs varam piedzīvot arī sirdsklauvas un neregulāru pulsu. Tāpat tās ir elpas trūkums, viņš arī mums liecina par to, ka nieres nefunkcionē pietiekoši labi. Vēl no pazīmēm mums ir tāda krampji vai muskuļu raustīšanās, metāliska garša mutē, kas ir ļoti īpatnēja, jo tiešām cilvēkiem citreiz ir tā, ka viņi paņem kaut kādu eļļu pagaršo vai kaut kādu ēdienu, un viņiem liekas pilnīgi, ka viņam ir metāliska garša. Tāpat tās arī slikta elpa, jo elpa jau ir tāds, viņai tā kā urīnam līdzīga smaka, tad tas nozīmē, ka jāpievērš uzmanība. Slikts miegs. Tātad vai pārāk liela miegainība, vai tad, kad atkal ir cilvēkam jāatpūšās un jānomierinās un jāguļ, tad viņam ir šis nemiers un sliktais miegs. Tas nozīmē to, ka ir traucēta nieru darbība, jo nieru darbība ļoti ietekmē nervu sistēmu, un nervu sistēma atkal ietekmē nieru darbību, viņas ir ļoti, ļoti saistītas. Tāpat tas arī samazināta koncentrēšanās spēja, tas nozīmē, ka mūsu smadzenēm nepiekļūst tīras asins, Tad droši vien jūs arī esat dzirdējuši par smiltīm nierēs. Smiltis nierēs ir sīkas kristāliskas sāļu daļiņas, kas var būt sākotnējā stadijā, sākotnēji mums ir smiltis, un pēc tam viņas var veidoties arī par nierakmeņiem. Kas tad ir iemesli šo smilšu veidošanai? Pats pirmais un būtiskākais ir tas, ka mums trūkst tīrs, kvalitatīvs ūdens, vai cilvēks vispār nedzer ūdeni. Es arī biju viens no cilvēkiem, kurš vispār varēja nedzert ūdeni, un tas ļoti atstāja tiešām lielu iespaidu uz mūsu iekšējiem orgāniem. Tāpat tās arī pārmērīga sāls un rūpniecisku pārstrādātu produktu lietošana. Nepietiekamas kustības. Tātad jūs redzat arī šeit, kad limfa un urīna plūsma, viņa ir visa saistīta ar nieru darbību, tātad mums ir jākustās un lai mums būtu viss kārtībā. Tāpat tās nepietiekama magnija un B6 vitamīnu uzņemšana, pārmērīga rafinētu ogļhidrātu lietošana, skāba organisma vide. Tātad, kad mums ir skābs organisms, tad mums šie te sāļi nogulsnējās un urīnskābes kristāli veidojās, un jo tas turpinās, jo šīs smiltis var pārvērsties arī par akmeņiem. Arī parazītu toksīni. Parazīti, jūs zinat, viņi kā opistorhija vai ekinokoki traucē urīna filtrāciju, un šīs traucētās urīna filtrācijas dēļ var rasties un nogulsnēties šie sāļi un veidoties smiltis. Nierakmeņi, tas jau ir diezgan tāds jau nopietns stāvoklis, kad cilvēkam ir izveidojušies pietiekoši lieli nierakmeņi jau, kad viņus ir jāoperē. Mūsu pieredzē ir arī cilvēki, kuri sākot attīrīšanos, kuri arī tikuši vaļā no nierakmeņiem, kuri sašķeļās un izšķīdinās un izvedās, bet tie ir, protams, individuāli gadījumi, skatoties, cik lieli ir šie nierakmeņi. Šeit jūs bildītē varat redzēt centimetros, milimetros, cik tiešām lieli var veidoties mūsu organismā šie akmeņi. Un apakšējā bildītē jūs redzat, kur ir pilnīgi iznīcināta niera ar to, ka visi ceļi ir nobluķēti. Visa tā nieru telpa ir pilna ar šo nierakmeņu. Nierakmeņi ir tātad cietas minerālu un sāļu nogulsnes,
kas veidojās nierē, un ja urīns kļūst pārāk koncentrēts, tad šajā te urīnē kristalizējās vielas. Ja, tad, kad mums ir izmainīts pH līmenis, to, ko mēs runājam, ja mums niere nav sārmaina, tad viņā šie veidojumi reaģē uz attiecīgo vidi un viņi kristalizējās. Tātad galvenie ierosinātāji - ūdens, pārmērīgi olbaltumvielas, sāls, cukurs. Tāpat arī, ja mums jau nestrādā zarnu trakts, ja, kur mums parasti sakās pārmērīgs kalcija vai C vitamīna daudzums, viens ir tas, ka mēs lietojam sintētiskos vitamīnus, tāpēc mēs šeit esam par dabisko, kas uzsūcas, ko šūna atpazīst. Sintētiskie vitamīni, viņi jums var arī veidot šos kristāliņus un sāļus un nogulsnēties, jo šūna viņu nepazīst, filtrācija tiek bloķēta un aiziet tāds abortais loks. Tāpat arī urīnceļu nosprostojums vai lēna urīna plūsma. Mēs parunāsim tālāk, kas tad var nosprostot šos urīnceļus un kas rada lēnu urīna plūsmu. Ja? Un tas ir atkal tas cēlonis, kas mums ir jārisina. Pārmērīga dzīvnieku izcelsmes produktu lietošana. Tāpat arī zārnu slimības. Ja? Visu tas, ja mums zārnu trakts nestrādā kārtīgi, ja viņš ir piesārņots, viņš neuzsūcās, viņš tātad dos signālus, tālāk refleksēsies uz nierēm, kur arī nieru darbība tiks traucēta. Dažādu medikamentu lietošanu. Es domāju, ka jūs saprotiet, cik ļoti daudz medikamentiem ir blaknes, un visi šie ķīmiskie sastāvi, protams, ka viņi atstāja ļoti lielu iespaidu arī uz nierēm. Augsts urīnskābes līmenis, tad uroloģiskās infekcijas. Un šeit es gribu paskatīties nedaudz dziļāk, lai mums rodās tāda plašāka domāšana par to, kā mēs skatāmies uz mūsu problēmām. Jo citreiz, ka mums pasaka, jums nierakameņi ir izveidojušies, tāpēc, ka jums ir uroloģiskas infekcijas. Bet ko tad tas īsti nozīmē un kas tad mums ir jārisina? Uroloģiskas infekcijas ir, piemēram, urīnceļu infekcija vai hronisks cistīts. Tātad tas var izmainīt urīna vidi un veicināt nierakmeņu veidošanos. Bet kāda tad ir šī ķēdīte? Saka, ka dažas baktērijas, kā piemēram šīs trīs minētās, viņas ražo enzīmu ureāzi. Ureāze savukārt sadala urīnvielu. Sadalīto urīnvielu tā veido amoniaku, kas padara urīnu sārmainu. Urīnam ir jābūt neitrālam, ja? Mums daudziem mūsu orgāniem ir jābūt sārmainai videi, bet urīnam ir jābūt neitrālam. Un ja šis urīns tiek padarīts sārmains, tad šādā sārmainā vidē viegli nogulsnējas magnija, amoniju un fosfātu sāļi, kas veido tās augtos infekciju akmeņus. Un bieži vien mums pasaka jau to gala produktu, ka jums ir infekcija vai jums šie akmeņi ir tāpēc, ka urīnceļu infekcija. Bet kas tad bija sākotnēji? Paskatieties ķēdītē. Tas ir baktērijas. Tātad baktērija ir tā, kura sāk šo te procesu. Mūsu organismā nekas pats no sevīm neveidojās, pats no sevīm pēkšņi nenogulsnējās, mums pats no sevīm nekas neuzauga, vienmēr ir kaut kāds ierosinātājs. Un tad, kad mēs zinām, ka mums ir šīs te nelabvēlīgās baktērijas, tad jums būs sapratne, kāpēc mēs runājam vēlāk par to, kā mums jārisina šīs problēmas tieši tādā secībā, kādā tas ir, jo baktērijas ir tās, ar ko mums ir jātiek galā, kas ir kā ierosinātājs. Un šeit tabulā jūs varat redzēt, ka mūsu nierē var dzīvot gan parazīti. Šie parazīti var veidot cistas, viņi var veidot šos iekapsulēšanos, viņi var paši dzīvot un bojāt nieres. Tāpat arī baktērijas, ir dažādas baktērijas kā chlamīdija un vēl citas minētās, kuras rada iekaisums, kuras bojā mūsu nieres. Tāpat ir sēne. Sēne ir vispār tāda, jāsaka, diezgan iftīga lieta jau organismā, jo viņa stīgo caur dažādiem orgāniem. Viņa izplatās ļoti drastiski, un viņa ir viena no visgrūtākajām, kuru apturēt un tiešām šo te sēni ierobežot. Tāpat arī smagie metāli, gan ar vakcīnām, gan ar dažādiem toksiskiem, jāsaka, ēdieniem, gan arī ar medikamentiem. Mēs uzņemam smagos metālus, un arī viņi bojā mūsu nieres. Pieskaršos vēl pie cistām, ja, jo mūsu nierēs arī var veidoties cistas, un bieži vien ārsti saka, ka tie ir tādi
šķidrumu maisiņi, kuri vai nu paši uzsūksies, vai nu viņi ir jāoperē. Un šeit mums arī ir jāsaprot, kas tad ir tie par maisiņiem, kas tad tur dzīvo tajos maisiņos. Un bieži vien cilvēks neapzinās, ka tajos maisiņos ir organisms, kurš vienkārši tik ļoti mūs mīl un rūpējās par mums, ka viņš ir iekapsulējis visu toksisko. Vai nu tie ir parazīti, kuri ir iekapsulēti, vai nu tās ir kaut kādas šīs te nogulsnes toksīni, kurus viņš mēģina atdalīt, kurus viņš mēģina, nu vismaz, lai viņš ir šajā vietiņā, lai viņš netraucē un neizplatās pa visu ķermeni. Tāpat tās ir atsevišķi parazīti, kā ekinohoki, toksoplazma un opistorhi, kuri veido šīs, ko mēs saucam par cistām, kas ir parazītu olu ražošana, tāda fabrika, jo viņi tur visas tās mazās oliņas, viņas ir mikroskopiskas. Viņas veido šīs cistas, un bieži vien tās ir tās cistas, kuras saka, ja viņas plīst, ja viņas izplatās pa pārējo organismu, tad tas var radīt ļoti lielu infekciju, vai arī pilnīgi cilvēks var iet šokā, jo šī toksicitāte pārņem organismu, viņi iziet pa asinsrīti. Tāpēc mums ir ļoti, ļoti jāskatās, kā mēs rūpējamies par mūsu nierēm un jāuzvar katrs no šiem signāliem. Nierēm ir arī sava psihosomatika, jo jūs droši vien esat dzirdējuši, ka mūsu nervu sistēma ietekmē katru orgānu, mūsu orgāns arī ietekmē nervu sistēmu, viņi ļoti ir saistīti. Un psihosomatiski skatoties, niere ir tāds baiļu, emociju un attiecību orgāns. Un viņš ļoti labi to, ko niere dara, to arī mums emocionāli ir jāiemācās darīt. Tas nozīmē, ka mums ir jāiemācās filtrēt to, kas mums dzīvē dara, un to, kas mums dzīvē nedara. Un tāpatās kā mūsu ķermenis visu to, ko viņš ir pārfiltrējis un nederīgo, viņš vada ārā no organisma. Viņš neaiztur. Bet, ja mēs emocionāli aizturam, ja mēs turam sevi bailēs, ja mēs neesam pārliecināti pār sevi, ja mēs turam aizvainojumus, nepiedošanu, mēs krājam iekšā šo indi, kura mūsu organismā var atspoguļoties kā maisiņi zem acīm, kā šis te aizturētais ūdens, kā tas, ko mēs neizlaižam ārā. Tātad mums jāstrādā šeit arī paralēli ir ar mūsu zemo pašvērtējumu, ar toksiskajām attiecībām, un arī katrai nierei ir sava šīta enerģētika. Ja mums ir problēmas vairāk ar labo nieri, tad mums jāskatās, kādas mums ir attiecības ar vīrišķo enerģiju, ar vīriešiem mūsu ģimenē, ar vīriešiem, ar ko tu sastopies. Vai atkal, ja kreisā, tad tā ir sievišķā enerģija. Kāda attieksme ir pret sievieti, pret mammu, pret māsām, pret kolēģiem? Ja tu pateiksi sievieti, kāda ir attieksme pret sevīm, un tas viss mums palīdzēs nodrošināt nieru darbību, ja mēs jau emocionāli esam mierā un saskaņā ar sevi. Tāpat tās arī pagātnē mums jāprot palaist projām un dzīvot šodienā, lai mēs nebūtu tā, ka mēs gribam kontrolēt visu ārpusē, jo tas mums radīs šīs emocionālos signālus, kas arī atstās iespaidu uz nierēm. Tā kā tas ir tas, ko es gribēju padalīties, un es došu atpakaļ vārdu Vinetē, lai viņa turpinātu mūsu brīnišķīgo ceļojumu par nierēm. Jā, nu šis ceļojums ir tiešām interesants, jā, es arī pati ļoti daudz ko vēlreiz atkārtoju priekš sevis, es sapratu, cik svarīgi ir tie mazie orgāni, ko viņi vispār organismā dara un cik mēs maz pa viņiem domājam, jā, jo nieru darbības uzlabošana un atjaunošana, kāds tad mums ir tas ceļš, jā. Nu, pirmkārt, kā jau Inga teica, darbs ar psihosomatiku, stresa mazināšanu, jo principā, ja mēs stresu nesamazināsim, mums vienmēr būs šīs te tūskas, nieres visu laiku būs sarāvušās, viņas visu laiku strādās nepilnvērtīgi, ja, un mēs nekādā veidā nevarēsim viņu darbību, nevarēsim viņu uzlabot. Piemēram, es uzreiz varu pateikt, ka tajā brīdī, kad es saaugstējos, man bija ļoti liels tajā laikā stress. Imunitāte krīt, un līdz ar to viss, kas nierē dzīvojās, viņš pārņem virsroku, ja, un sākās šī nekontrolētā jau
infekcijas izplatīšanās. Nu, stresa mazināšana mums katram pašam jāatrod ir savas metodas, elpošanas tehnikas, joga un tā tālāk, pastaigas noteikti svaigā gaisā, bet ko mēs varam ņemt no dabas nutrientiem noteikti klāt, kas tik tiešām mums ir laimes kapsuliņas brīžiem, ja, pārvērš stresa hormonus par serotonīnu, par laimes hormoniem, tā ir grifonija, ja, safrīno, magnīnu noteikti vajadzētu iekļaut, mindsetu, ja, kas ir arī neironu barošana. Paskatieties paši ar savu konsultantu, saskaņojot, kuru no produktiem jums vajadzētu šobrīd visvairāk. Ja? Nu, tad otrais, protams, ja jūs jau redzat visu šo te skaistumu, ja? Atteikšanās no skābiem un toksiskiem produktiem un kaitīgiem nieru darbīgi rajošiem ieradumiem. Mīļie, viņu ir tik daudz, ka vispār man ir absolūts brīnums, kā mūsu nieres vispār funkcionē. Ja? Jo mums garšo marināti gurķīši, marinātas sēnes, viss, kas ir ar etiķi, visas skābes, viņas vienkārši viņas sagrauj nieru darbību. Nieres pilnīgi, es klausījos lekcijas, kad vienkārši ņem ārā cilvēkam to nieri, un viņa pilnīgi ir sairusi, jo skābes viņu vienkārši iznīcina. Ja? Tās skābes, protams, ir arī mums šajos saldinātajos visos dzērienos, arī bērnu suliņās ir citronskābe, ja? Jogurtos ir skābes, ja? Tā kā tikai dabīgos produktus skatāmies, ko mēs katru dienu daram. Ja? Tad, protams, medikamenti, kā jau Inga teica, principā visi medikamenti, ja, ir toksiski. Viņi iedarbojas vai nu uz nierēm, vai nu uz aknām. Ja? Tātad viņiem ir šo te izvadu sistēmu graujoša iedarbība. Principā pēc 30–40% pēc antibiotiku lietošanas iestājās nieru mazspēja. Jūs sapratat, no vienas reizes tas var būt. Tāpēc es jums ieteiktu tiešām iemācīties mūsu koncepciju, izzināt mūsu pasaulē spēcīgākos dabas antibiotiķus, lai principā nebūtu mums jālieto pie katras saaugstēšanās šie medikamenti, un lai mēs pamazām no viņiem varētu atbrīvoties. Protams, smēķēšana, tas ir milzīgi liels jau risks, tāpēc, ka caur elpošanas sistēmu momentā mums asinīs nonāk šīs toksiskās vielas, un nieres un aknas momentā pieslēdzās, lai to visu filtrētu ārā. Ja? Tad tagad mēs redzam arī pārtika. Ja, man pat noteikti nav jāstāsta, ja. Visi šie mutes skalojamie, visi šie ķīmiskās vielas, ko mēs smērējam uz ādas, ar ko mēs tīram zobus, peldamies, ja. Visiem patīk peldēt, es visu saprotu, bet pēc chlorā pavadītās stundas mūsu asinīs ir vienkārši ķīmiskā laboratorija un nieres atkal, ja, tātad darbojās pātrinātā režīmā, lai kaut ko vispār tādu izfiltrētu. Kā es vienmēr saku, labāk peldēt dzīvā ūdenī, āliņģos, ja? Vai kaut kur citur, nevis chlorētā ūdenī. Protams, mēs visi gribam iet uz spa un grēkojam ar to, bet ļoti jāierobežo. Ja? Tātad visi šie te dzirkstošie dzērieni, spirtotie dzērieni, viņi arī nojauc, principā sārda šo te arī asinsvadu sieniņas un nieru membrānām arī ļoti nepatīk. Viss šis te alus īpaši spirtotais, ja, milzīgā daudzumā, ja, neparvēlti alus dzērāji, visi ir tādi apaļi ar lēsniem vēderiem, pietūkuši, pieblīduši, tūska vienkārši ir milzīga, jo nierēm ir ļoti grūti to visu izfiltrēt. Un, protams, vēl visa šī te sadzīves ķīmija, ar ko mēs katru dienu saskaramies, ja, tas ir viss šie gaisa atsvaidzinātājs, maržīgās sveces, mūsu lakas, jā, īpaši cieši noteikti arī gan frizieri, gan manikīri, visi šie cilvēki, kas strādā drogās, kaut kādās fabrikās, nezinu, laboratorijās, nu, un galu galā mūsdienās jau izejot ārā, jau brīžiem liekas, kas tas ir gaiss vai kaut kāda indīga viela, ja? Tad mums ir nepārtraukti. Tātad šis process mēs vienkārši ir nepārtraukts, jā. Tā kā ejam tālāk. Ko tad mums vajadzētu darīt, kādā veidā mēs varam ikdienas uzlabot nieru pašsajūtu un veikt viņu gan darbības uzlabošanu, gan arī principā atjaunošanu, jo nieres, tāpat kā citi visi orgāni, atjaunojās. Tikai noteikti ne tik ātri, ja kā mums gribētos noteikti kaut kādi 6, 7, 8 mēneši, mums būs vajadzīgi, lai viņu darbību uzlabotu. Kaut gan man ir bijusi situācija, uzreiz izstāstīšu rezultātu, man bija kaimiņa onkolīts, kuram principā viņš lietoja alkoholu, viņš smēķēja, bet viņam jau bija
nieru mazspēja nodiagnosticēta, un viņam bija jābrauc katru uz dialīzes aparātu, tur, es nezinu, cik reiz tur nedēļā, lai viņu slēgtu pie mākslīgās nieres. Es viņam sāku dot tikai 2 produktus, jā, koralu lucernu, valfu un skudru koka mīzu, un pēc nedēļas, principā, viņš pateica, ka viņam ārsts saka, ka viņam nevajag braukt, ja? Ka niere sākus ir strādāt, tā kā dabas vielas, viņas ir mega spēcīgas, neskatoties uz visu to slikto, ko mēs daram, ja? Tas ir vienkārši unikums, kā viņas strādā un cik organisms ir atsaucīgs un atjaunoties spējīgs, ja? Arī tad, ja ir ļoti jau kritiskas situācijas. Tātad, ko mums vajag darīt? Nākošais solis ir ūdenī un tauko šķīstošo toksīnu izvadīšana. Kā tas notiek? Šeit mēs lietojam dzīvu sārmainu ūdeni. Tātad koralmaini, kurš ir 200 reizes spēcīgāks sorbens kā aktīvā ogle, ja? Kurš sārmina, kurš sasaista visu šīs toksiskās vielas, kurš palīdz nieru darbībām, asins mikrocirkulācijai. Ja? Un H500 mūsu pasaulē spēcīgākais antioksidants, ja? Kurš attīra arī asinis, arī palīdz šiem te kapilāros neiestrēgt vispār šiem te neaizdambēties, ja? Kurš arī nodrošina šo sārmaino vidi un viņam ir ļoti spēcīga arī prettoksiska iedarbība. Principā viņi abi divi ir koralmaini, H500 izvada 99,9% ūdenī šķīstošos toksīnus. Jūs varat iedomāties, kāds spēks ir šiem te minerālvielu maisījumiem. Un zinot to, kā mēs dzīvojam, ja, tātad, atslēgas vārds ir katru dienu. Ja, plus gremošanas un pārtikas šķelšanas procesu nodrošināšana un arī palīdzība aknām. Ja, jo principā aknas ar nierēm viņas strādā, akna un nieres strādā kā pāris. Ja viena jau ir pārslogota, tad tā otrai ir vēl lielāka slodze. Ja. Tādēļ mēs lietojam katru dienu lecitīnu, viņš arī nostiprinās asins un sieniņas, samazinās šo te holsterīnu slikto, ja. Un no viņa, principā, sastāv arī mūsu nervu sistēma un viss pārējais, viņš ir žūdzinājs, kas tīrīs mums aknu, ja, un arī mūsu burvīgais asimilators. Pie asimilatora es mazliet viņu pakavēšos, tāpēc, ka viņš ir atslēgas produkts vispār nieru membrānu tīrīšanai, ja, šo te filtriņu tīrīšanai. Tātad, ja mums ir nieru problēmas, asimilatoru mēs lietojam 3 kapsulas, 2 reizes dienā pirms ēšanas, lai viņš caur asinsriti mums jau aiziet līdz nierēm un sāk šo te tīrīšanas procesu. Fermenti mums ir principā pārtikas šķelšanai. Ja mums ir kaut kas nesagramojās organismā vai nešķeļās pārtika, ja, vai ir iekaisuma procesi, ja, tad tur darbojās arī fermenti, ja, pie šīs visas slikto vielu sašķelšanas un mūsu arī ēdiena sašķelšanas. Un ļoti labi rezultāti ir ar asimilatoru pie nieru darbības traucējumiem, ja? Un lecitīns ar asimilatoru. Viņi, protams, iedarbina šos gramošanas procesus un arī izvada tauko šķīstošos toksīnus no organisma, ja? Un palīdz tīrīties aknām. Atslēgas, protams, kustības, ja, jau teica arī Inga, kad bez kustībām arī nieru darbība nav aktīva, ja, mums noteikti ir jākustās. Un šim te procesam, kā jūs domājat, cik reizes, ka man prasa cilvēki, cik ilgi man jādzer tas ūdens? Cik ilgi? Bet neviens neprasa, cik ilgi es varētu ēst, piemēram, hamburgerus, ja? Vai, piemēram, dzert sulu no pakām. Ja? To neviens vispār nekad nav paprasījis. Mūsdienās katru dienu atslēgas vārds ir katru dienu, lai mēs neiedzīvotos šajās milzīgajās veselības problēmās, šajās nieru mazspējās, ja, līdz operācijām, līdz podogrām, ka jau sāk krāties šie urīnskābes sāļi, ja, visās locītavās, un kad organisms jau jātīra, jau es nezinu, jau kādā līmenī. Ja. Tātad detoks katru dienu, ja, korāla detoks, šie te produkti. Tālāk mēs paskatīsimies, ko mēs vēl varam darīt un ko mums obligāti vajadzētu darīt, kā jau Inga teica un rādīja, ja, kad mums ir jātīra ārā viss šīs te infekcijas perēkļi no organisma, kas mums arī veido viss šīs te cistas, viss šos te akmeņus, viss šos te iekaisumus, arī urīnceļu iekaisumus, ja. Tad mēs tīram ārā parazītus, vīrusus, sēnes, baktērijas. Tur mums ir speciālas programmas, mēs redzam, šeit mums ir Parašild Plus, ja, kur ir visa spektra attīrošie mūsu produkti, ja.
Es varbūt sīkāk nekavēšos pie visiem, ja jūs zinat, tur viss ir sakomplektēts tā, lai būtu arī šķelšana, būtu izvadīšana, būtu atbalsts arī izvadu sistēmām, ja, kas to visu palīdzētu darīt. Vēl es gribu pateikt par riska faktoru, ko es nepieminēju pie kaitīgiem ieradumiem. Tas ir, protams, skatīties, ja, ko mēs darām. Principā visas hlamīdijas, toksoplazmas un tā tālāk, viņas mums pārnēsājas dzimumceļā. Ja mēs attīramies, mums jātīra arī mūsu partneris. Tāpēc, ka urīna ceļi, jūs redzējāt, ja, urīna ceļš, piemēram, sievietēm, viņš ir turpat, kur vagīna. Ja, un caur turieni arī mūsu gan nierēs, gan visos šajos urīna ceļos patstāvīgi notiek šī te invazēšanās. Ja. Tāpēc, mums bija arī vienreiz mūsu čatā diskusija par to, un tiešām dāmas ir pamanījušas, ja, ka partneri ir izsauc šos te urīna ceļu infekciju sāsināšanos. Ja. Noteikti ņemam vērā, tagad būs vasara, visi šie ūdeņi, saldūdeņi, kur peldās bērni, ja turpat arī bieži vien nokārtojās viņi, un ja ir saldūdens, tur jau tā vairojās tās baktērijas, ja nenokārtojamies pa maziņajām darīšanām ūdenī, jo caur urīna ceļiem ielien arī urinējot, atverās šis urīna ceļš, un tur caur turieni atkal mums var tikt visādas dažādas baktērijas iekšā organismā. Mācam arī saviem bērniem to nedarīt. Ja? Nu, lūk, tālāk nākošais, kas ir obligāts solis, protams, ir zarnu trakta attīrīšana. Nu, nevarēsim mēs uzlabot nekādā veidā ne nieru darbību, ne aknu darbību, ja mums zarnu trakts būs netīrs. Ja? Jo mēs jau saprotam, ka caur šo lielo desu sarkano, ja, nokļūst uzreiz asinīs viss tas, kas mums ir nepārstrādājies vai dzīvojās zarnu traktā. Tur, protams, dzīvo gan parazīti, gan vīrusi, gan sēnes un tā tālāk. Mums ir jāatjauno arī mikrobioms, ja? Tāpēc arī visās programmās, pēc visām dziļajām mūsu tīrīšanām, starp citu ir atvesta Kolovada, visi iepērkamies, ja, šobrīd. Tātad programma Kolovada Plus, nu, kas ir absolūta pilnīga zarnu trakta attīrīšana, kur 4 dienas mēs neēdam. Kāpēc tas ir tik fantastiski labs laiks nierēm, ja, šīs te 4 neēšanas dienas, jo neēdot imūnšūnas, viņas var iztīrīt visu to, kas ir sakrājies, ja? Visu, kas jau ir iekaisis, visu, kas ir visādi jaunveidojumi. Ja? Viņas beidzot ir brīvas no tās mūsu pārtikas, ja? Imūnšūnas, un viņas var izpatrulēt un iztīrīt, un šīs te nieru, visas šīs te kanāliņus, filtriņus, viņi tiešām ir ļoti, ļoti laimīgi, ja tajā brīdī, kad mēs arī iztīram šo te zarnu traktu. Protams, pēc tam mums ir jāatgriež dzīvās baktērijas, jāatjauno mikrobioms, to mēs visu zinām, un arī mācam saviem mīļajiem klientiem. Nu ko, tālāk mēs ejam pie pēdējās sadaļas, tas ir nieru darbību atjaunojoši un veicinoši nutrienti. Ja. Nu, kompānija mums ir, manuprāt, čempioni ekstraktos, ja, kuri tiešām palīdz atjaunot, reģenerēt nieru darbību. Un pirmais no tiem ir, protams, pentakāns, viņš ir arī Coral Detox Plus sastāvā, ja tā kā droši var plusiņu ņemt. Īpaši visi tie, kam ir tūskas, kas jūt, ka jau nieru darbība ir palēlināta, ja. Tur ir šis te kālijs, riboza, C vitamīns. Un, ko viņš dara? Viņš izveda lieko šķidrumu, arī uzlabo mazo kapilāru darbību, kas mums jau redzējām ir ļoti svarīgi pie nieru darbībai kā tādai. Ja? Un iedod šo te C vitamīnu, nostiprinot arī šīs te asinsvadu sieniņas. Un arī šis te liekais šķidrums izvadās. Tālāk mums Inga pastāstīs par 2 produktiem nākošiem. Jā, tātad nākošais produkts, kas ir Coral Alfa, jā, viņš arī ir Coral Detox Plus programmiņā. Vienkārši fantastiskākais produkts, ko es arī esmu iemīļojis, jo šis produkts, viņš ir tas, kurš atpazīst nieru kodu. Viņš tiešām spēja atjaunot nieru membrānas, viņš palīdz nierēm attīrīties, viņš palīdz sakārtot mūsu urīnceļus, jā, tātad viņš ir tāds urīna izvadošs un attīrošs produkts, viņš sārmina vidi, viņš veido šo te minerālu un līdzsvaru,
par cik viņš ir bagāts ar kāliju, magniju, kalciju, fosforu, tad viņš palīdz šiem te elektrolītiem balansēties un balansēt sirds veselību, tātad arī muskuļu darbību, tostarp arī un urīnpūžļa muskuļu darbību. Viņš palīdz attīrīt asins, viņš palīdz attīrīt aknu. Tātad viņš ir iesaistīts visos procesos, kas palīdz detoksizēt, izvadīt visus toksīnus no mūsu organisma. Protams, viņš arī atbalsta gramošanas sistēmu, un ja mūsu gramošanas sistēma ir kārtībā un attīrīta, tad arī pārējiem visiem orgāniem tas ir ļoti, ļoti vērtīgi. Vēl kas ir būtiski, šī te lucērna, jeb alfa, viņa ir šī unikāla sakne, kas aug dabā 30 metru dziļumā, un viņi saņem visādas minerālu vielas, vitamīnus no dabas, un caur lietojot šo te produktu, arī mēs varam uzņemt visas šīs te vērtīgās lietas. Pie visa šī te attīrošā, stimulējošā, uzlabojošā lucerna mums palīdz arī ārstēt čūlas mūsu organismā. Viņa mazina tūskas. Tātad šis ir produkts, ja ir nieru kaut kāda mazspēja problēmas, tad šis ir produkts noteikti, ko liekam klāt. Nākošais produkts, par ko es gribu parunāt, ir Coral Burda krūt. Tas ir brīnišķīgs produkts, kurš ir arī Parašild Plus komplektā. Šis produkts stimulē gan attīrīšanos, viņš palīdz izvadīt visus toksīnus, viņš palīdz parazītu atliekas dabūt ārā no mūsu organisma. Viņš ir ļoti spēcīgs uz to, ka viņš attīra gan aknas, gan nieres, gan arī mūsu ādu. Viņam ir ļoti būtiska pretiekaisuma un antibakteriālā iedarbība. Tātad viņš nodrošina visu to, lai visas tas, ko mēs jau minējām, kas ir ierosinātāji, lai viņi tiktu izvadīti ārā no mūsu organismu, kas ir gan baktērijas, gan parazīti, gan smagie metāli, gan visas toksiskās vielas. Viņš tātad dod atbalstu gan aknai, gan nierei, uzlabo mūsu ādas stāvokli, palīdz sakārtot gramošanu, un, protams, ļoti būtisku ietekmi atstāja arī uz mūsu imunitāti. Ja mūsu limfas strādā, mūsu attīrīšanās notiek, tad mums arī imunitāte būs lieliski. Tāpēc izvēlamies šo brīnišķīgo dabisko produktu, kas ļoti brīnišķīgu atbalstu sniedz mūsu aknām, nierei un ādām. Jā, paldies, Inga. Korāla burta krūti arī vēl vietā var ņemt noteikti korāla artišoku. Mārdetis arī ir fantastisks, jā, urīnceļu un vispār arī nieru atbalstam un aknu atbalstam. Mēs viņu vairāk pazīstam, protams, kā aknu atbalsta produktu, bet mēs droši viņu liekam. Nu, viņš noteikti strādā un pilnīgi noteikti labvēlīga. Viņam ir ietekme arī uz nierēm. Tagad es ātri izstāstīšu par Combination Flow, kas ir pilnīgi jauns nieru produkts. Viņš sastāv no entajiem ekstraktiem. Mēs zinām, ka principā gandrīz visi mūsu produkti sastāv no ekstraktiem, tāpēc arī ir ļoti efektīva iedarbība, ja, jo ekstrakti ir 20 reizes spēcīgāki nekā parasta viela. Ja, tātad efekts ir 20 reizes spēcīgāks. Tātad šajā Combination Flow mums ir tātad lielogu, dzērveņu, pētersīļu, kadiķu, kosas, nātris, ārstniecības ingvera ekstrakti plus B6 vitamīns. Tātad neļauj urīnceļu infekcijām attīstīties, ja. Uztur arī šo te pH balansu, atbalsta arī nervu sistēmu, imunitāti, izstrādāts tieši priekš nierēm, pilnīgi jauns komplekss. Ja. Tad noteikti chlorella. Ja, šī ir aļģe, kura sorbē toksīnus. Viņai ir fantastiska iedarbība uz nierēm, ja, dziedinoša arī gļotādu dziedinoša iedarbībā, un viņā arī ir šie te gan aminoskābes, tātad olbaltumvielas, gan visi vitamīni nieru audu atjaunošanai. Ja, tātad to var arī ikdienā lietot, dot bērniem. Un ļoti labi palīdz arī pie intoksikācijas. Ja tā tad ir bijusi kaut kāda ļoti smaga situācija ar saindēšanos, ja es zinu, ka man draudzene kādreiz viņai bija
sākusies ļoti smaga saindēšanās pēc darbošanās vannas istabā ar kaut kādu tīrošo līdzekli. Viņa bija aiztaisījusi durvis, pēc tam bija visa āda, visi elpceļi. Ja. Tātad mums ir jāsaprot, ja mums jau ir kritiska situācija, tad šie produkti iet jau mega devās. Ja. Ja jau ir šāda situācija. Bija man arī klientīte, kurai bija visas gļotādas apdedzinātas, un vispār viņa ļoti ilgi atjaunojās, un vispār neviens ārsts nedeva nekādas cerības. Tāpēc mūsu produktus arī iemācāmies lietot ekstra režīmā, ja, un zinām, kuri ir tie, kuri mums var palīdzēt akūtās situācijās. Tātad, un kritiskos gadījumos. Kas ir kritiskie gadījumi? Mums ir, protams, dažādas akūtas urīnceļu infekcijas varbūt, ja? Tās pašas sasaldētās, apsaldētās nieres. Ja? Tad, kad es jau biju Koraļu klubā, man bija pāris gadījumi, kad man bija sākās atkal šīs nieru sāpes, es biju kaut kur sasaldējusies, un vai es jau sapratu, ar ko tas viss var beigties, ka man ir jāreģēģē ātri. Ja? Un tad viens no produktiem mums ir Silver Max vai kolidālais sudrabs. Tātad, principā, ļoti spēcīgs antiseptiķis. Antiseptiķis nav vispār neviena baktērija un mikroorganisms, kurš nevarētu izstrādāt imunitāti pret Silver Max. Ko tas nozīmē? Ka katru reizi, kad jūs viņu lietosiet, viņš darbosies kā no jauna. Jo mēs zinām, ka antibiotikas jau, principā, noārda organismu. Ja mēs zinām, ka, ja ir kaut kādas infekcijas un tiek lietots antibiotikas, tad viņas kaut kādā brīdī jau vairs nedarbojas. Mums vajag atkal jaunas un stiprākas, ja? Tad Silver Max viņš darbojas lieliski un viņam nav blakņu. Ja? Palasiet, mums ir arī mūsu klientu čatos par Silver Max milzīgi gari pētījumi, ja? Ārstu zinātnieku pētījumi par šo unikālo produktu. Ja mums ir kritisks gadījums, tad mēs viņu principā nevaram ņemt arī klāt, tad, kad mēs attīramies. Ja? Pa vienai ēdamkarotei 2 reizes dienā, tā ir tāda profilaktiska deva tukšā dūšā. Ja mums jau ir kritisks gadījums, tad mēs dzeram daudz. Tad, kad es jau biju apaugstējusi tās nieres, ja, ka man jau bija pirmās pazīmes, es izdzēru veselu pudeli kaut kādā pusotrā dienā. Bet man apstājās šis process jau pirmajā vakarā. Principā. Otrajā jau es vienkārši profilaktiski dzēru, lai nu, tā kā uzturētu un noturētu šo te rezultātu. Ja? Tās devas tad precizējiet pie konsultanta. Un vēl viens mums produkts ir skudru koks, ja, vai paudarko, viņš ir gan ar selēnu, gan tīrā veidā viņš mums ir. Tā ir skudru koka miza. Tas ir arī augs, kurš ir jau ļoti sen zināms dažādu iekaisumu, prostatītu, drudžu čūlu, vēža šūnu pat, ja, profilaksei un tā kā likvidēšanai organismā, ja. Viņam ir arī antibiotiska precēnīšu iedarbība, ja mēs zinām, ka sēnes mums ir visas šīs klamīdijas, visas mikoplazmas, kas tur dzīvojās mūsu urīnceļos, ja. Viņas ir gan sēņu, gan vīrusu tāds mikslis, ja, viņas arī dažādi mutē, ja. Tad pret dabas vielām, principā, šīm baktērijām nav imunitātes, ja. Viņas katru reizi strādā un vienmēr ar lieliskiem rezultātiem varam dzert kā tēju. Jā, ko es gribu pateikt, ja ir kritiska situācija un jau ir šie te urīnceļa infekcijas, ja, tad vēlams visus šos produktus, kas mums ir pretbakteriālie, plus vēl varam iebērt tur arī asimilātoru, šos te fermentus, ja. Mēs viņu dzeram ar kā karstu tēju. Tas nozīmē, ka caur urīnceļiem viņa ātrāk, ja šis te ļoti siltais šķidrums, viņš ātrāk tiks jau nierēs un darbosies daudz ātrāk, nekā mēs norīsim vienkārši kapsulu, ja, un gaidīsim, ja. Silver Max mēs noteikti arī turam mutē, vismaz 1 minūti, ja, lai viņš uzreiz caur limfu iesūcās, ja, maksimāli ātri, lai viņam nav viss šis ceļš caur zarnu traktu, ja, un tā tālāk. Nu, lūk, un tad es vēl gribu beigās pašās atgādināt, ka principā regulārs šūns un šūnu uzturs nieru audu atjaunošanai arī ir ļoti nepieciešams. Nieres ne tikai vajag tīrīt, bet viņas vajag arī barot. Ja? Un, protams, galvenā barības viela mums ir aminoskābes, ja mēs varam izvēlēties mūsu ļoti tīro protivitī, chlorellu. Noteikti ir jādod taukskābes, kas ir principā arī visu šūnu, ja, apvalku sastāvs un tā tālāk, lecitīns ikdienā.
urīnā. Ja? Ultimate maksimums šīs minerālu vielu un mikroelementu maisījums. C vitamīns ir svarīgs, jo viņš nostiprina asinsvadu un kapilāru sieniņas, lai viņas neizirtu. Ja? Jo mums vajag stiprus asinsvadus. Jo ja jau urīnā jau ir olbaltumvielas un viss kaut kas cits, tas nozīmē, ka šīs membrānas jau ir saplīsušas, asinsvadi ir neiztur vairs šo slodzi, un mums ir vienkārši briesmīgs urīns, un viss ir slikti. Ja? Tātad mums ir jāstiprina. Arī bilurons un kolagēns, ko mēs lietojam it kā skaistumam, lai mums būtu mati un locītavas, bet nieru membrānas arī sastāv no hialurona skābes un no kolagēna. Mums vajadzīga arī B vitamīns, ja, un magnīs. Tā kā šūnu uztura matrica, tas viss arī niera būs pateicīga, jo viņa veidos arī šīs te atjaunošanās procesi notiks. Nu ko, un tagad mēs pie rezultātiem. Un noteikti vajadzētu uzlikt arī video par combination flow. Mums ir Māra padalījusies ar savu rezultātu, un pēc tam būs dzīvais rezultāts, un tad atbildes uz jautājumiem. Es esmu tik ļoti priecīga par jauno nieru preparātiņu combination flow. Ilgu laiku es tiešām jūtos ļoti nepatīkami. Sāpīgi, kņudilši. Man naktīm bija jāskrien uz tualete. Mēģināju tikt galā ar urīna ceļu problēmām, ar antibiotikām. Diemžēl palika ar vien sliktāk. Tās man tiešām nepalīdzēja. Tad lietoju korālu preparātus, dažus sudraba ūdeni, H500. It kā palika labāk, bet vienalga palika tā kņudošā sajūta, bija jāskrien vienalga uz tualeti pa naktīm. Dace piedāvāja izmēģināt šo jauno preparātu, un es ļoti gribēju viņu. Nu jau kādas 2 nedēļas lietoju, un es esmu ļoti priecīga. Nu, es esmu mierīga, nekur man nav jāskrien, nekas man nespiež. Ne, viss ir super. Došu vārdu Ludmilai Rozentālei. Viņai ir vienkārši unikāla arī pieredze. Sveicināti! Mani sauc Ludmila, jā, man ir 54 gadi. Un mans stāsts ar veselības problēmu aizsākās 19 gadu vecumā, kad es izslimoju gripu un tiku pie komplikācijām uz nierēm un urīna ceļiem. Kā tas izpaudās, jā? Tie bija 3 līdz 4 reizes gadā cistīti, jā, un tā ir sāpīga urinēšana, jā, bija sūrstēšana, jā, nieze, jā, un tā tālāk. Un medikamentozi mediķi cistītus ārstē tikai ar antibiotikām. Tad ar šo man bija jāsadzīvo, tas bija pēc doktora teiktā. Es biju tāds paklausīgs pacients, ja, teiksim, tajā laikā man zināšanu nebija, ko cilvēks, teiksim, doktors baltajā halātā lika, ja, mēs pildījām. Ap 35 gadiem, ja, es sāku sajust, ja, ka tas veselības stāvoklis sāk ar vien sašķobīties. Tika veiktas visādi izmeklējumi, analīzes, bet tur viss bija normas robežās. Un tad 3 gadus pēc kārtas, ja, es gulos Gaļezeres slimnīcā uz izmeklēšanu, ja, tur arī, ja, bez maz vai jau sāk mani virzīt, ja, pie psihiatra, ja, ko es meklēju. Jo analīzes un visi izmeklējumi, sonogrāfija un kompjūteri un magnēts tika veikts, tur nekas netika atrasts. Tas ir, protams, paldies Dievam, ja. Bet, laika ejot, no 2013. gada līdz 19. gadam es biju jau hronisks pacients, ja, pie nefrologa. Un man bija katru ceturksni jādodās vizītē, kuras pirms vizītes nodod analīzes, ja, un tur es redzu,
ka man ir paaugstināti leikocīti, man tur baktērija parādās, ja, un viņi tur mainījās. Nu, te arī tika nozīmēta antibakteriālā terapija, jo tās nieres jau bija novārdzinātas pietiekoši, un nebija tāda, spēcīgs zāles izrakstīts, ja, bet reizi dienā, vakarā, ja, mēneša garumā bija jādzer. Un manu izbrīnu, ja, es 6 gadus, no 13. līdz 19. gadam, ja, biju uzskaitē, ja, pie nefrologa, un man taču to cistītu neizārstēja, ja, es katru ceturksni braucu, un tas atkārtojās, vienkārši tā kā tāda vāvere par iteni, es tur staigāju, ja, no tā aburtā loka es nespēju izkļūt. Kā saka, kas meklē, tas atrod. Es YouTube noskatījos Vinetas Meduņeckas lekciju par dabas antibiotikām. Un es tāds tādā laikā vēl biju neticīgais Toms, skeptiķis liels, jo gan zāles, gan antibiotikas es liku vienā maisā, ja, zināšanu vēl nebija. Un es pamēģināju, nopirku korālmainu ūdeni un skudru koka mizu. Jo pirms tam es biju nodevusi analīzi, jā, man bija leikocīti urīnā 500, skaidrs, kad man atkal būs jādzer antibakteriālā terapija. Un es atliku vizīti, izdzēru mēnesi ūdeni un skudru, nodevu, un leikocīti nokritās uz 25. Te man bija āķis lūpā, es sapratu, ja, kad ir arī kaut kāda cita metode, kā es varu, ja, atbrīvoties no tiem leikocītiem un baktērijas. Un tad jau, jā, tad piereģistrējos Koraļu klubā un sāku iet secīgi pēc veselības koncepcijas. Sāku ar Detox Plus, tad bija Parašilds Plus, Kolavada. Un visbeidzot, jā, arī ne tikai jātīra, jā, bet arī jāpabaro, jā, bija šūnu uzturs. Un tā viņš gāja, jā, par riņķi. Respektīvi, 1 gada laikā man bija 2, man liekas, pašā pirmajā gadā man bija 3 kolavadas. Jā, un vairāk kopš tā laika, kad es eju veselības koncepciju, jā, organismu attīrīšanu, manās analīzēs nav ne leikocīti, ne arī baktērija. Un tagad kaut kad aprīlī es biju pie ģimenes ārsta, ja, tur vajadzēja to OVP komisiju, un bija jānodod analīzes, ja, un viņi paskatās, viņi redz, kad analīzes ir labas, ļoti labas, bet komplimentu jau, protams, neizteiks. Vienīgā replika bija, kad ūdens tiek pa daudz dzerts. Tā kā tālūk, jā. Paldies, lai īstenībā tu ļoti labi izskaties, vienkārši nevar pateikt. Un cik gadus jau tev nekas nav slikts noticis ar tevi? 6 gadi, šis ir 7. gads. Jā, es gribu uzsvērt, ka tieši veselības koncepcija ir tas atslēgas vārds, pēc kuras mēs dzīvojam. Kā jau es teicu, ejam visu secīgi, ir šī sistēma, lai novērstu šo te cēloni, vai ne? Un tad jau arī nebūs nekādu problēmu ne nierēs, ne kaut kādos citos orgānos. Tā. Jā, tā, mums noteikti, ja te visi jautā, kur iegūt ierakstu, produktus, to visu jūs jautājat tam cilvēkam, kurš jums iedeva linku uz šo Zoomu, ja? Visu ar viņu pēc tam izrunāsiet tālāk. Tā, mums ir daži jautājumi. Ja, jūs varat arī šeit rakstīt jautājumus. Tā ir, vai ir pieejams Combination Flow? Combination Flow ir pieejams, jā. Un tad mums ir jautājumi atsūtīti. Tātad, vai stress var ietekmēt nieru darbību? Šķiet, mēs ļoti skaisti jau Inga izstāstīja, ja, cik ļoti viņš var ietekmēt nieru darbību. Tātad nākošais jautājums, lūgums komentēt jautājumu par nieru veselību veciem cilvēkiem, kuriem jālieto antibiotikas. Te mums nav īsti skaidrs, kas bija domāts, bet antibiotikas, jūs jau dzirdējāt, ir kaitīgas, un mēs varam veciem cilvēkiem vai jebkuriem cilvēkiem ieteikt tiešām šos te dabas antibiotiķus, un tad būs arī gan nieres atjaunotas, iztīrītas, gan arī novērsta infekcija, un nebūs mums šo te blakņu, ja?
Tātad vēl viens jautājums. Kāpēc sāp intīmās zonas apvidū, ja laicīgi neaiziet pačurāt un sāp arī pusstundu pēc pačurāšanas? Nu, gribu teikt, ka situācija šeit ir nopietna. Šie izskatās pēc nopietnas urīnceļu infekcijas. Jā. Jums ir steidzami jāiet veselības koncepcija un jāiekļauj jau pirmajā mēnesī noteikti kāds no dabas antibiotiķiem. Vēl es gribu uzsvērt to, ka noteikti jāatrisina arī paralēli visam tam, ko jūs dzirdējāt, tīrot organismu arī augšējo elpceļu infekcijas, jo kā jau jūs dzirdējāt no Ludmilas, kad augšējo elpceļu infekcijas, šīs īste angīnas un vīrusi, viņas iet arī uz nierēm, un tā infekcija pēc tam iedzīvojās arī nierēs. Tāpēc ir jāpilina silvermaks arī degunā, uz šeit, uz kakla, uz šīm te mandelēm, un tīroties jāpanāk tas, ka jums šī infekcija organismā vairāk nav. Jā, varbūt ir kāds jautājums, ko jūs gribat uzdot klātienē. Mēs vēl varam, kā jau saka, solījām atbildēt, tad atbildēsim. Varbūt kāds grib pieslēgties vai uzrakstīt. Vai viss bija tik skaidrs, ka viss ir skaidrs? Ir jautājums, no Sandras. Sveiki, ko ieteiktu bērnam, kam ir nakts enurēze? Noteikti iztīrat bērniņu. Bērnam ir atsevišķas 2 programmas, paprasiet savam konsultantam, fantastiski arī pāriet. Šis jautājums noteikti stiprināt nervu sistēmu, Tur arī grifoniju var klāt paņemt. Ko tu, Inga, vēl vari pateikt? Jā, pie šī jautājuma no savas puses noteikti pirmais ir attīrīt bērnu, jo bērnam naktī, jūs zinat, mums strādā aknas nieres, pastiprināt, viņas mēģina visu toksisko dabūt ārā. Ja tur ir kaut kādi mikroskopiskie parazītiņi, kaut kādas baktērijas, tas organisms vienkārši mēģinās to attīrīt. Otrs ir somatiskais, ja bērnam ir tā, ka viņam ir visu dienu ļoti stingrs režīms un viņam saspringta nervu sistēma visu laiku, viņš bail, vai viņš ir pareizs bērns vai labs bērniņš. Ja tur ir kaut kāda stingra omīte vai kaut kāda audzinātāja, bērnam visu dienu ir saspringta nervu sistēma, viņam ir baila, viņš ir labais bērniņš, viņam naktī atbrīvosies nervu sistēma un notiks šī te urinēšana, tāpēc tur jāskatās abi divi, bet attīrīšana noteikti kā primāro. Jā, Ilāna raksta, kāda ir aptuvenā cena, to arī pie konsultanta, tur var dažādi sakombinēt arī produktus. Tā zema līmeņa cistītam nepalīdzēja ne medikamenti, ne arī antibiotikas. Palīdzēja ultraskaņa. Apārstēts ir, bet izārstēts nav. Vai ir kāds padoms? Jā, padoms ir iet pēc veselības koncepcijas. Jā, un iet ar dabas vielām, ar dabas antibiotiķiem. Tā, gribu jautāt, pēc cik dienām var just nieru apaugstējumu, kādi simptomi ir klāt pēc apaugstējuma, jo mana paziņa ir apaugstējusies, netiek galā. Tā, nieru, sāp aizmugurē šeit, tur, kur mugura. Dažreiz liekas, ka mugura sāp, Es domāju, ka nieras ir apaugstētas, viņas var reāli just, Un tur tad vienkārši steidzīgi vajag arī ņemt klāt silvermaks un visdabas antibiotiķus, jautājiet savam konsultantam, Par ko liecina, ja mēdz sāpēt? Par ko liecina, ja mēdz sāpēt nieres, alkohols nav pie vainas. Ja mēdz sāpēt, tad tur nozīmē, ka ir vai nu infekcija, vai jau smiltiņas kaut kādas, vai akmentiņi, tāpēc jāsāk tīrīt viss ārā. Tīrot organismu, kā pārtraukt lietot asinsspiediena zāles. Ārstam nav jēgas jautāt, Beatrice. Pamazām asinsspiediena zāles mēs samazinam, Tātad sākam ar koral detoks, un tad skatāmies, Strauji nenometam, jo var rasties tiešām, kā saka, nespēt, jo mums vajag šo te dabisko mikrocirkulāciju panākt dabiskā veidā. Koral detoks to dara, Tikai jūs skatāties, varat pēc pusmēneša tur paņemt mazāku devu, pēc mēneša vēl mazāku, skatāties pēc spiediena, Principā vajadzētu 3 mēnešu laikā normalizēties visiem procesiem un nokāpt no tiem medikamentiem. Es pie šī varbūt piebildīšu, manai klientei ļoti brīnišķīgs rezultāts tieši ar to, ka, ja cilvēks sistemātiski vēro sevi, viņš jūt, viņa samazināja šīs asinsspiediena zāles un visu laiku vēroja to, un principā, ja sistemātiski
attīra organismu un arī pavēro savu asinsspiedienu. Viņa mēneša laikā tika no asinsspiediena zālēm vaļā. Tā ka tur katram tas varētu būt individuāli, bet tieši, samaziniet to devu un pavērojiet, un jūsu organisms, jūs jutīsiet, ka jums ir labi bez viņām. Tā pakāpeniski. Jā, tieši tā, jāsajūt pašam ir un jāuzņemās atbildība pašam, ja, jo mēs tā nevaram nevienam nekad neteiksim, tagad nedzeriet tā zāles, ja. Tā, vai nieru hidronefrozei varētu būt kāda saistība ar atopisko dermatītu bērnam? Ko ieteiktu? Nu, viņi abi divi ir infekciju slimības, protams, infekcija var būt, jā, gan, jo principā āda, ja, jau Inga minēja, kad āda arī ir lielākais izvadu orgāns. Ne par velti saka urīna izvadu sistēma un āda. Ja āda atverās tikai tad, ja jau izvadu sistēmas netiek galā, nieras netiek galā, aknas, jā, tur var būt vistiešākā saistība. Tā, kā pusaudzim attīrīt organismu, ja ir lietotas antibiotikas 6 mēnešus no vietas? Jēziņ, 6 mēneši. Attīrīt. Nu, vajadzētu sākumā atjaunot mazliet, tur noteikti jāiekļauj metastiks, jā, superflora vai mūsu kvadrabiotiķis jaunais, jā, tātad vajag zarnu mikrofloru mazliet atjaunot to organismu. Un šūnu barošanu sākumā, un tad es ieteiktu principā tīrīšanu. Ja vienīgi nav vēl joprojām kaut kāda akūta infekcija, ja tik ilgi jau lietojat antibiotikas, tad vajadzētu tīrīt, bet arī pie konsultanta tad jau konkrētākas programmas, jā. Kādi produkti darētu atopiskajam dermatītam, ja organisma attīrīšana, jā? Organisma attīrīšana. Tātad Solvita raksta, jā, protams, pašlaik gan nevaru runāt, bet varu padalīties ar savu pieredzi par combination flow rakstiski. Ceļojuma laikā saskāros ar izteiktu sejas tūsku, taču jau pēc 2 dienām lietojot šo produktu, tūska bija pilnībā pazudusi. Rezultāti patiešām bija pārsteidzoši. Jā, paldies, Solvita. Tā, tiešām jautājumu par šo ir ļoti daudz. Varbūt mēs varam tad turpināt diskusiju arī mūsu čatos. Mums ir bērnu veselības čatiņš pievienojoties, un tad ir arī klientu čats. Tā, vēl viens mūsu jautājums. Vai supervaskulāro tahikardija zāles var ietekmēt nieru funkcijas? Latviskais nosaukums ir anaprilīns. Protams, ka es jau teicu, visas zāles, absolūti visiem medikamentiem ir toksiska iedarbība, vai nu uz nierēm vai aknām, pilnīgi noteikti. Ko, mīļie, rūpēsimies par savām nierītēm, kamēr viņas mums ir darbojošās, jo pēc tam jau var būt par vēlu. Redzējāt, cik viņas maziņas un kādu darbu viņas veic. Mums ir tik grūti viņām palīdzēt un palīdzēt regulāri, ja zinot to, kas notiek visapkārt. Inga, ko tu vēl vari pateikt? Jā, no savas puses tiešām gribētu iedrošināt arī tieši apzināties, ka mūsu visu nespēju, aknas nespēju, nieru nespēju, jebkuru nespēju ir kaut kas izraisījis. Un mums ir jālikvidē tas cēlonis, nevis jācīnās ar sekām jau un kaut ko, ir sevišķi ar farmaceitiskiem produktiem, kura rada vēl papildus blaknes. Bet tiešām iedomājieties, jūs 3 mēnešu laikā izejot šo te koncepciju jau ļoti būtiski varat attīrīt savu organismu un visās dzīves jomās, tas nav tā, nevis dzīves jomās, bet organisma funkcijās, kad tur nav tikai ar šo attīrīšanu, ka mēs uzlabojam tur aknas darbību vai gramošanas sistēmu. Tas ir ietekme uz visām sistēmām, tas ir tava labsajūta, tava gramošanas sistēma, ka tu labi jūties, ka tev nav galvas sāpes, ka tev nav jāskrien uz toliti nelaikā. Tas viss ir tik ļoti kopā saistīts un arī patiešām var pateikt, ka arī nervu sistēma nomierinās. Ja jūsu bērni tur ir uzvilkti, un viņiem tur ir šie te dermatīti un ādas problēmas, tas nozīmē, ka viņos iekšā jau ir dažādi šie te, par ko mēs runājām, baktērijas, sēnes, parazīti, viņi ir mikroskopiskāki, viņi mazliet lielāki, bet viņi visi ietekmē mūsu nervu sistēmu, viņi visi ietekmē mūsu labsajūtu, un tiešām tā ir svētība, ka ir šāda kompānija kā Coral Club, kura nevis vienkārši kaut kādas detoksiņas mums iedod, bet patiesu, dziļu, fantastisku, pilnīgu organismu attīrīšanu
visās viņas funkcijās. Tā kā tiešām, lai mums ir gudrība parūpēties un iedot gan sev, gan mūsu bērniem pašu labāko. Paldies, mīļš, visiem par paldies un par jautājumiem, par dalīšanos. Mums ir unikāli veselības konsultanti, kuri tiešām jums palīdzēs iziet to ceļu maksimāli viegli, efektīvi un ar dabas vielām.